slīd mākoņi, prātā ienāk kāds vācu skaitām pantiņš. Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Engel bei mir steht. Vakars vēl tālu. Saule zenītā, mugura kaparbrūna, karstās smiltis silina pēdas. Sīkas sviedru straumītas noknudinās lejup gar padusēm. Lūk, kaimiņieni nosoļo gar žogu izskaptu plecā. Lūk, viņš noliek kaklu. Lūk, viņam pakrūtē ieduri. Lūk, viņš noiet pie dīķa vīto lēnā. Viņš atlaižas garījā zālē, pieveļ acis. Pamosies tieši. Ogļos nemazgājumā bļodā, par darbu nevar nosaukt dzeju, par ziloni var... Matemātika. Fizika atalpība. Kā kabinets. Šitā blēņa jālūsā. Tagad es zināšu. Nezinu, ko lai stāstīt, man nopietni jautā. Viņš bija ļoti ekspresīvs dzejnieks. Ļoti temperamentīgs. Viņš saudzēja lielas klasi, un pēdējo reizi, kad es viņu redzēju dzīvā, viņš filoloģijas fakultātē lasīja dzējas dienās. Un ļaužu pieplūdums šodien jau arī apliecina, cik daudz ko Pēters Brūvers ir nozīmējis. Tādi tie konteksti, kā jau ar labiem dzejniekiem, vairāk tekstos nekā dzīvē. Tomēr. Mums tā viena dziesma, kuru mēs ārkārtīgi gribējām nodziedāt pašā sākumā, ir tāda, faktiski visas diezgan simbolisks un kaut kādā saiknē būs saistītas. Bet tā viena ir diezgan zīmīga. Zīmīga tādā daudzpunktu zīmē, jo tāpēc, ka ir tādi vārdi, kas man ārkārtīgi ir aizķērušies, un tie vārdi saucās cik brīvs, tik dzīvs. Ejā sauc, tālāk brauc, cik tu brīvs, tik dzīvs, pasaulē garām slīd, ceļi sauc. Pilsētās ugunis, mirdzoša milzu zivs, neprasīja, kā maniem esmu dzīvs. Neprasīja, kā maniem vēl es dzīvs, jo brīvs. Neprasīja, kā maniem, cik tu brīvs, tik dzīvs. Mirkļi vien, tie, kas skrien, mirkļi ir vienīgie, pārējais neskaitās, neskaitās, piedodiet, mirkļi vien garām slīd, pasauli garām slīd, neprasīja, kā man iet, neprasīja. Neprasīja dzīves stāsts, ūdeņos ierakstīts, melnajos ūdeņos ierakstīts. Tikai beiž, niknis beiž, pamali pušu plēš, spožais purns, košais turns pretim stīd. Neprasīja, kā man iet, cik tu brīvs, tik dzīvs. Neprasīja, kā man iet, vēl es dzīvs, jo brīvs. Mirkļi vien, tie, kas skrien, mirkļi ir vienīgie, pārējais neskaitās, neskaitās, piedodiet, mirkļi vien garām skrien, pasauli garām slīd.
Man laikam vispirms ir jāpateicas Maimai, jo viņa 12. gada rudenī man uzrunāja un teica, ka mums kopā ar Indru ir jāsastāda. Jā, ir jāsastāda šī grāmata. Un, principā, ar Kultūra Kapitāla fonda palīdzību, kurš mums piešķīra stipendiju, arī šo grāmatu arī mēs sastādījām. Patiesībā nevis sastādījām, bet mēģinājām daudz maz pieklājīgi pielikt šai grāmatai punktu, jo pats Pēters jau bija lielāko tiesu grāmatas sastādījis, salicis kopā. Un tagad, kad mēs tagad atskatāmies uz to visu, tas bija tā, ka bija jāatrod no tās milzīgās vitrāžas, kas ir lielākā tiesa. Tās vitrāžas jau ir salikta tādus no tiem stikliņiem, kas bija palikuši, mēģināt piemeklēt attiecīgā izmēra un pareizās krāsas stikliņus. Apzinoties, ka daudzu stikliņu nav. Un savā ziņā arī šī grāmata ir tāds, manuprāt, viens no lielajiem nepabeidzamajiem darbiem. Un varbūt tas skaistums, šīs grāmatas skaistums arī lielā mērā arī slēpjas šajā nepabeidzamībā. Ka mums katram katru reizi šo grāmatu lasot, viņa ir sevī jāpabeidz. Un viņa mums dod šo iespēju pabeigt. Tā. Labdien! Sveicināti Kalēju mājās! Laba diena! Labai džiaugiuosi matydama ir labai daug svečių iš Lietuvos. Ačiū Jums, kad atvažiavote. Kā grāmatas sastādītājs vēlētos teikt, ka tiešām ļoti grūts bija darbs pie šīs grāmatas sastādīšanas. It kā jau liekas viegli, ka tev ir ļoti liela, var teikt, kaudze ar papīriem, izdrukāti, ir ļoti daudz materiālu datorā, bet mēs ar Māri nedaudz apjukām, jo domājām, kā tad mēs varam sastādīt to, kas ir, liekas, neiespējami, ņemot vērā to, ka tētim vienmēr ļoti svarīga bija dzīvoļu krājuma kompozīcija, un pie kompozīcijas viņš vienmēr piestrādāja ļoti cītīgi. Gan ar saviem tekstiem, gan arī ar paša tēta tekstiem sabalsojās atzījojumi, kuru arī šajā grāmatā netrūkst. Bet tagad, kad es skatos uz šo grāmatu un redzu gala variantu, es saprotu, ka tas ir ļoti liels darbs. Arī mākslinieci ir ieguldījusi ļoti lielu darbu, jo ne tikai teksti sabalsojas savā starpā, ne tikai dzeja ar atziņu, bet arī jaunības dienas fotogrāfijas un arī izkārtojums, arī rokraksti. Tie, kas redzēs grāmatu, sapratīs. Dabar truputį lietuviškai išversiu, kad dirbant prie šitos knygos, iš pradžių darbas atrodė, kas čia tokio, turime labai daug tekstų ir iš kompiuterio atrinkom labai daug medžiagos, bet dabar galvojam su Mariu, kaip čia viską,
kaip čia sudaryti taip, kad tai atrodytų kaip knyga. Ir turint omeny, kad tėčiui labai svarbi buvo būtent kompozicija. Ir tada po truputį mes kažkaip radom tą siūlą, kaip padaryti knygą. Ir dabar, kai žiūriu į knygą, matau, kad ne tik eilėraščiai ir susišaukia su vertimais, bet ir jaunystės nuotraukos ir rankraščiai ir viskas tai padaro tą knygą labai vertingą ir tikrai smagu ją liesti. Liels paldies Maimai, kura ļoti palīdzēja arī redigējot grāmatu. Mēs arī, var teikt, arī sadarbojāmies ar Mārim. Mums tas prasīja arī ļoti daudz asaru. Un strādājot arī pie dzīvoļu krājuma sastādīšanas, es atcerējos tās neskaitāmās sarakstis, kādas mums bija pēdējā gada laikā ar tēti, par to, kā viņš rakstīja vēstulēs, ka laikam nekad neizdosies pabeigt šo grāmatu, jo esmu iecerējis pārāk daudz. Bet mēs redzam arī, tā grāmata nav plāna, tā ir bieza, un ņemot vērā to, tai vajadzētu būt vēl biezākai. Es domāju, ka tas arī ir tas, ka visu mūžu tētis bija atgādinājis, ka lieliem komponistiem ir nepabeigtās simfonijas, tad varētu arī šo dzīvoļu krājumu nosaukt arī par viņa nepabeigto simfoniju, jo viņš dzīvoļu krājumus pielīdzināja simfonijām, vismaz savējos. Dar truputī išversiu, kad tėčio sumanimas buvo tą knygą parašyti dar didesnę. Ji gavosi tokia, kokia ji yra ir mes matom, kad ji nėra maža, ji tikrai yra stora knyga, bet tas sumanimas buvo padaryti parašyti dar. Ir jis visą gyvenimą kalbėjo, kad jo knygos yra parašytas simfonijos principu ir lygina savo knygos su simfonija. Ir galima sakyti, ir sako, kad dideli kompozitoriai visada neparašo savo paskutinį simfoniją. Tai yra apie šitą knygą galima sakyti, kad čia irgi jis nebaigė rašyti savo simfoniją ir tai yra kaip nebaigta simfonija. Un noslēdzot savu sarunu, es vēlos pateikt visiem ziedotājiem, visiem mīļiem cilvēkiem, kuri ar mīlestību un arī ziedojot ir palīdzējuši ieraudzīt mums šo grāmatu. Liels paldies visiem! Visiem arī ziedotājiem mēs uzdāvināsim eksemplāru. Paldies, ka esat! Es gribētu, lai šis būtu tāds mīlestības un pateicības vakars, jo tad arī mēs visi jutīsimies daudz labāk. Ir pabaigoj aš labai norėčiau padėkoti visiems, kurie paaukoja, kad suteikė galimybę mums matyti šitą knygą. Ir tikrai tai įvyko kaip stebuklas, atrodo, visos žvaigždės mums padėjo, kad mes išvystume šią knygą labai greitai. Ir norisi, kad šitas vakaras būtų toks meilės ir padėkos vakaras ir kad visi paskui būtumėm geroj nuotaikai ir linkiu visiems to paties. Labai ačiū, kad esate. Sveicināt visi. Ja kāds šeit ir brīnišķīgs, tad tie esat jūs, Pēteri, tuvinieki un draugi. Un milzīgs prieks no sirds, ka mēs visi esam šeit, jo gatavojot izdošanai tetraloģijas iepriekšējo grāmatu 12 metieni, es saprotu, cik ļoti Pēteram jau pēc slimības bija svarīgi, ja ne pabeigt, tad vismaz turpināt darbu pie šīs milzu ieceres. Un zināmā mērā viņam tas ir izdevies. Un stāsts jau ir par padarītiem darbiem, par to, kā dzejniekiem ir jāliek kapu plāksnes un jāceļ pieminekļi, pie viņiem ir jāiet uz kapiem un arī nepabeigti, bet labi iecerēti un rūpīgi nostrādāti manuskripti ir jāizdod. Un man ir milzīgs prieks par to, ka jau no ieceres, no pirmā brīža, kad
neilgi jau pēc Pētera aiziešanas runājot par viņa atstātajiem manuskriptiem un visbeidzot pagājušo gadu, kad Maima sāka gan uzrunāt ziedotājus sociālos tīklos un citur un plānot gan grāmatas iznākšanu, gan kapu plāksnes uzstādīšanu un atklāšanu, šo ieceri ir pavadījusi veiksme ikvienā brīdī, gan ar šo milzīgo ziedotāju atsaucību, gan ar Aivaru Vilipsonu ieceri, gan ar Māra un Indras darbu un visbeidzot Zanes Ērenštreites ieguldījumu dizainā, kas faktiski no sākotnēji, mums vajadzīgs grāmatas mākslinieks pārvērtās par to, ka viņi ir šīs ieceres līdzautore un ļoti lielu ieguldījumu devusi tieši tajā, kā šī grāmata izskatās un kā to ir iespējams lasīt. Es esmu par to bezgalīgi saviļņots, es ceru tāpat kā jūs, un padarīti darbi ir daudz patīkamāki par nepadarītajiem, un es ceru, ka šis attiecībā uz Pēteru ir tikai sākums, ka faktiski mums būtu nepieciešams arī Pētera piemineklis kādā publiskā vietā, ne tikai viņa adus vietā, būtu vērts domāt arī par tetraloģijas jaunu izdevumu un iespējams viņa rakstiem kādu dienu, un es ticu, ka tas notiks. Paldies visiem, kuri iesaistījās, paldies visiem, kuri ir šodien daudz jau faktiski tika nosaukti. Paldies Kultūra Kapitāla fondam un ziedotājiem, jo viņu ieguldījums palīdzēja arī šai grāmatai iznākt. Labdien, visi klātesošie! Man jāsaka tā, es tik daudz cilvēks tagad redzu pie mums Stopiņu novada Kalējos, ka būtu laiks padomāt tik tiešām, kā jau teicu, par nākošajiem darbiem. Mazliet varbūt pakavējušos par tām atmiņām, kas man saistās ar Pēteri. Tātad, kā jau jūs ziniet, Pēteris ir dzimis un visu savu dzīvību pavadījis šeit Stopiņu novada Kalējos. Kaut gan vietēji iedzīvotāji par viņu zin varbūt un ir dzirdējuši ļoti maz. Ir mazliet bijušas publikācijas mūsu vietējā avīzītē, bet varbūt iedzīvotāji nav pievērsuši tik lielu uzmanību, kā to bija pelnījis Pēteris. Un skolas viņš beidza šeit pat tuvējā Biķera 8-gadīgo skolu, bet tajā laikā bija ļoti labs sportists. Viņam patika spēlēt futbolu. Un nebija tādu sacensību ar kaimiņu skolām, kur Pēters nebūtu piedalījies kā futbolists. Es nerunāšu par viņa nopelniem, par viņa prēmijām un balvām, ko viņš ir saņēmis. Bet, ja viņš nopelnīja Klāvu Elsbergu, Ojāru Vāciešu prēmijas, es domāju, ka nerunāju par tām pārējām balvām, ka viņš ir pelnījis tik tiešām, lai mēs vēl daudzreiz skaļāk runātu par Pēteri. Pēdējos gados viņam patika braukt ar velosipēdu. Caurmērā dienā viņš nobrauc apmēram 50 kilometru. Un faktiski atpūtas brīžos apstājās kādā ceļmalas kafejnīcā un ļoti ātri kontaktējās ar šīs apkārtnes iedzīvotājiem. Un tad varēja pārspriest tādas situācijas, ko praktiski ļoti maz publicē laikrakstos, televīzijā, bet viņš tāds bija. Viņš bija kluss, bet patīkams cilvēks. Ar viņu bija viegli kontaktēties. Viņam bija uzaicinājumi arī piedalīties politikā, bet politikā viņš nepiedalījās, jo viņš uzskatīja, ka tā nav viņa vieta. Un sarunās es domāju, ka to, ko viņš pielīdzināja dzejasdienas, ka dzejasdienas ir līdzīgas latviešu dziesmu svētkiem, ka mums arī Stopiņu novadā, pateicoties šai te dombiedru grupai, ko es gribētu Maimas Grīnbergs kundzi uzslavēt, ir rasta vieta, kur varbūt mēs varētu pulcēties dzejasdienās. Un tā būtu vieta, kur tik tiešām būtu saistīta tieši ar Stopiņu novadu. Un man ir liels paldies jāsaka viņa vecākiem, it sevišķi mammai, kurā uzaudzināja Pēteri par tādu cilvēku, klusu, mērķtiecīgu un mīļu cilvēku. Vai tie zvaniņi, kas skan man, atbalsojas? Vai man? Skan un skan bez mitas, krēslas stundā neredzami, sudrabmēlēm dzidri sitas. Vai tie zvaniņi skan man?
Atbalsts nepasaka priekšā, atspulgs pārāk satumsnējis, bet uz monētas, kas riekšā, nepazīstams bārdains vecis, kuriem puslokā virs galvas iekalts Tintinācelus. Nevar saprast, it kā sveci, it kā irkļa galu tur. Vai viņš āksts, vai varbūt bende, rasi pēdējā tā dividende, kuru saņēmis par dzīves pajām, pārceļoties viņpus upes valstī, kurie saucas it nekur. Klusē būrī papagailis, klusē nakts un diena, tikai zvaniņi vēl skan. Skan un skan man vienam. Man tā kā pietrūkst. Man darba biedri. Kolēģi daudz, bet darba biedri tāda, kuru man pietrūkst ir daži. Tas ir Pēters, tas ir Klāvs, ar kuriem mēs kopīgi esam daudz ko domājuši, bet dzīve ir lēmusi savādāk. Es domāju tā, ka Pētera vieta mūsu latviešu dzejā, mūsu latviešu valodā tikai tā pa īstam sāks augt. Un tas ir labi un taisnīgi. Jo mums būs skumji, kas viņi ir pieredzējuši un tikušies ar viņu, dzīvojuši ar viņu kopā, bet toties tie, kuri nāks pēc mums, tie būs lepni. Kad mums ir bijis Pēters Brūvers. Es nolasīšu arī vienu dzejoli no Pētera krājuma. Vai tas esmu es, kas tur lieldienu rītā šķirsta pērnējo zāli pie Korinšu krūma un meklē, vai tas esmu es, kas tur šūpojas pa vidu aizaugušajiem ierukumiem reiz šrapneļi ievainotajā priedē iekārtās šūpoles. Priedis zars, leju pliecas un čīkst. Vai tik maziņš, tik augstu šūpoties drīkst? Vai tas esmu es, kas tur šļūts no baznīcas kalna uz dermatīna portfelīša, pa nelīdzeno slīdkalniņu tik uz leju. Visa dzīve ir kāpiens no kalna uz leju, kā teica mans dubultnieks, jo virsotne paliek tālāk aiz mums, jo sapnis aizskatās monumentāli. Vai tas esmu es, kurš ar gadījumu automobīļiem stopo pa greizo spoguļu karaļvalsti, fotografējot pa labi un kreisi, bet filmiņas tā arī palika nenokopēts? Vai tas esmu es, kurš man uzsmaida no ezera spoguļa, kur mākoņi pāri un garām? Vai tas esmu es? Tas ar garu tekstu, kurš sastāv no 4 viena turku dzejoļa atzejojumiem. Pēters atstādams mums savu nepabeigto piramīdu, kurai nav izkalts akmeņkaltuvēs. Akmeņkaltuvēs ir izkalts, bet nav vēl, tā teikt, netika paspēts uzbūvēt 4. stūris. Ir devis iespējas sastādītājiem portretēt pašu Pēteri ar viņu darbiem. Un te ir Pēters kā atzejotājs, kurš beigās izkāp no atzejošanas peldbiksēm un jau lido kā ikārs jau pats savā dzejolī. Nevar apstāties, lido. Viņam ir spārni, kas sauc pretī lietus mākoņiem un augstāk pretī saulei un arvien augstāk, kamēr vasks izkūst. Pa priekš tas turku oriģināls, kurš ir iedrukāts grāmatiņā, Yunus Emre, tātad 13. gadsimta sūfijs.
Herr Kimki dervišlik bašlanā. Jebkurš vai katrs, kuram ir dota dāvana kļūt par dieva ubagu, vai kļūt par dervīšu, kam tiek sniegta dervišība. Kaubīgi de pākolā gemyšlenē. Viņa sirds pakāpeniski top tīrāka un tīrāka, sudrabotā un sudrabojas, pārklājas ar sudrabu, vai pārvēršas sudrabā, divas iespējas. Nevesinden miskelean bertüte, budaendan ilšār jemišlenē, no viņa elpas dvašo vai kūk vai dūmo muskus un ambra, un no katras viņa kustības piebriest kā augļi, izaug zemes un pilsētas. Divi pasaules. Šeit vārdu akmeņlaustuvēs ar asiņainām rokām. Tur viegli, zilos gaisos, bez pievilkšanās spēka rokām. Šeit zilbju žiletes un sintaktiskie bārdasnaži. Tur līdz ar putniem visi sauļup skrien un nokrīt tikai daži. Šeit Sīsifs skolotājs un uzraugs, vien akmens cietas pamācības kaisi. Tur visi, visu dansodami viegli sanes, ar neredzamiem caurspīdīgiem maisiem. Šeit tikai runā, bet gandrīz vienmēr tikai lieta. Tur klusādami prāpa pa patiesības desmitiem. Gan nekādas mūžības. Tauriņš un mūžība. Kad tauriņš uzmets plecam, mirkli mēs sajūtam mūžību. Bruņu rupucis un mūžība. Kad bruņu rupucis lēnām šķērsojot mūsu ceļu, liek mums uz brīdi apstāties, mēs it kā iedomājam viņu par mūžības vēstnesi. Cilvēks un mūžība. Kad cilvēks mirst, mēdz sacīt, ka viņš aizgājis mūžībā, un uz viņa kapa uzliek akmeni, kurā iekaļ vārdus un ciparus, un kamēr tie ir salasām, nekādas mūžības. Akmens un mūžība. Kamēr akmens dēd, laiks rit atpakaļ. Kad akmens sadēdēs smiltīs, laiks ritēs atkal uz priekšu. Un nekādas mūžības. Tikai mirklīgi taureņi, kas nejauš uz pleca. Nekādas mūžības. Ir tikai tauriņš un tikai puti, ir tikai bruņurupucis un cilvēka dzīve, un akmens iemests laika upē, kura plūst vienlaikus viņiem, turp pie viņa un atpakaļ. Pana Kogito dvēsele. Agrāk, kā zinām no vēstures, dvēsele pameta miesu, kad apstājās sirds. Ar pēdējo elpas vilcienu klusi attālinājās uz debesu ganībām, bet Pana Kogito dvēsele rīkojas citādi. Tā pamet miesu jau dzīves laikā, bez atvadu vārdiem. Mēnešiem, gadiem izklaidējas citos kontinentos, ārpus Pana Kogito robežām. Grūti sadabūt adresi, nedot nekādas ziņas par sevi, izvairās no kontaktiem, neraksta vēstules. Nav zināms, kad atgriezīsies, un vai vispār atgriezīsies. Pans Kogito cenšas nomākt zemiskās skaudības jūtas, domā par dvēseli visu to labāko, domā par dvēseli ar maigumu. Droši vien tai ir jāpamitinās arī citās miesās, jo visu cilvēci dvēseli ir stipri par maz. Pans Kogito samierinās ar likteni, jo citas iespējas nav. Cenšas pat atkārtot mana dvēsele, mana, un turpina domāt par dvēseli maigi un aizkustinoši. Tāpēc, ka tā negaidīt uzrodas, nesagaida ar vārdiem. Labi gan, kā atgriezies. Tikai greizi skatās, kā sēž tā pie spoguļa un ķemmē savus matus, sapinkojušos un sirpus.
ārziņas īsti nepatīk tam, ka tas tā ir noticis, un likās, ka viņš spēlē, un tāpēc arī tas dzejols, ko es esmu izvēlējies, tas ir tikpat labi, tas varbūt Pētera dzejols viņam pašam, tas varbūt Pētera dzejols man, un varbūt tas ir mans dzejols viņam. Loks noslēdzas, viss beidzas tur, kur sācies. Kā smiekli nožodz atslēgas, krīt auglis pusi ienācies. Uz sliekšņa tāla gaisma krīt, pus sāpīga, pus dzintaraina, un aizslīd projām pasauli un paliek tikai vaina. Te pēkšņi zvana telefons un klausa, lai kāds nikni rājas, kāpēc es esot noslēdzies, ja neesot vēl atmaksājies. Sīzifa līgava. Sīzifa iecerētā dzīvoja pašā kalna galā. Sīzifs dzīvoja pašā kalna pakājē. Kalns bija ļoti augsts un stāvs. Sīzifs sāka kāpt kalnā, bet līgava no augšas pavēlnieciski sauca: Ej, Sīzif, tik vienkārši tu mani nedabūsi. Vispirms pierāda, ka esi manis cienīgs, ka esi stiprs un uzņēmīgs vīrs. Ai, daļā līgava, saki, ko man darīt? Paveikšu visu, lai pierādītu, ka esmu tevis cienīgs. Uzvelk linsbluķi, kas guļ pie tavām kājām kalna galā, lai tas ir kā simbols tavai lielajai mīlestībai pret mani. Sīzifs iedvesmas pārņemts tūlīt sāk akmeni velt augšup. Viņš jūta pārcilvēciskus spēkus, un 1-2 akmens bija jau gandrīz kalna virsotnē, kad līgava paspēra ar dzelzs zābakā iejauto kāju, un akmens izšļucis no Sīzifa rokām, dārdēdams noripoja lejā. Sīzif, viņa teica, par strauju to akmeni vēli, es vēl neesmu gatava. Otrais Sīzifs akmeni vēli pēc iespējas lēnāk. Bet atkal, tikko tas bija dažas sprīžas no kalna gala, tā līgava iespēra pa akmeni, lai tas noripot lejā. Sīzif, šī tāda tūļas man nav vajadzīgi. Trešoreiz Sīzifs akmeni vēli ne par strauju, ne par gausu, tak sižeta pavērsiens bija tas pats. Sīzif, es neciešu viduvējības, mēģinu uzvelt graciozāk, lai ir prieks skatīties, lai ir kā balets. Un Sīzifs no akmeni kalna vēl nevis pa taisnu līniju, bet zigzagiem, pie tam brīžiem pagorīdams gurnus un palēkdamies. Nu, nē, līgava sašuta, tas drīzāk izskatās pēc piedzēruša gaisa treipuļošanas, bet es esmu hetero. Un akmens no jauna noripoja, kur bijis. Tā tas atkārtojās 99 reizes. 99 reizes līgava atrada iemeslu, lai akmens noveltos lejā. Te viņai nepatika, ka Sīzifs akmeni vēl pārāk aizelsies, te kā ir sasvīdis, te kā no piepūles nedabīgi valba acis. 99. reizi viņa akmenim iespēra ar nepatiku nošņākdama. Sīzif, tu to akmeni jau vēl stanot kā tāds sagrabējis vecs ubaks, nevis kā brašs ķēniņa dēls. Un Sīzifs 99. reizi mēmuroja pakaļ leju ripojošajam liktenim. Viņš apsēdās uz akmens un domāja, manas dēlnes ir nobrāstas līdz asinīm, manas kājas ir vienās vātīs, manas sirds ir infarkta gaidās. Nē, nevelkšu vairs, ja nu vienīgi pēdējo reizi. Un pēdējiem spēkiem aizmiglot skatienu kā transā, viņš vēla, gaidot dzaužānās kājas spērienu. Un uzvēla, jo viņa līgava pa tām laikām bija nomirusi. Un arī Sīzifs aiz bēdām un bezspēku nomira. Nu tas Sīzifa akmens rēgojas kalna galā, kā viņa mīlestības simbols. Bet pa stāvo nogāzi tagad kāpelē vien kalnu kazas un iesācēja alpinisti. Paldies! Salomėja. Vėlų vakarą prie jūros man kalbėjo Salomėja. Vėlų vakarą man liūdna, vėlų vakarą ant vėjo, vėlų vakarą, kai plaka marių bangos baltą smėlį, kai naktis uždengia dangų ir su jūra susilieja, vėlų vakarą sakau, kad kitados tave mylėjau, apkabindamas mane. Lyg pajūrio širkščia gėlę, pastovėki valandėlę, vėlų vakarą, kai gūra bangos guldamos ant smėlio, susiglaudžia mano lūpos, palytėja balandėlį tokį baltą lyg sapne. Vėlų vakarą prie jūros, kitados tave mylėjau, vėlų vakarą prie jūros, man kalbėjo Salomėja. Ridos debesis randuoti, galinėjosi su vėju, nepažįstamas baisus man tu pakrantėje stovėjai, tu nekart neprakalbėjai tamsų vakarą ir vėlų, glamonėjai Salomėja, bučiavai ir glamonėjai, jūra gaudė išprotėjus, užsimerkęs tu regėjai begalinėme sapne, tu ilsėjai skopų smėlį,
kur žolynai susivėlė, supos liemenis iškėlė tamsų vakarą ant vėjo. Aš mačiau, kad tu regėjai skaičią kriauklę Botičelio, bet dėja Veneros ne. Vėlų vakarą prie jūros kitados tave mylėjau. Vėlų vakarą prie jūros man kalbėjo Salomėja. Salomēja. Vēlu vakarā pie jūras sacīja man Salomēja, vēlu vakarā es skumja, vēlu vakarā un vējā, vēlu vakarā, kad viļņi sitas pāri baltai smiltī, nakts, kad pārņem debes jumu, liekot tumsai noplūst lejā, vēlu vakarā es saku, tevi sen jau iemīlēju, jūras malas dzēļais zieds, kam tu apkārt rokas viji paildzini vēl šo brīdi, vēlu vakarā, kad jūrja gurstot gulstas pāri smiltī, manas lūpas puseiz vērtās jūt kā baltais balodītis, sapņa bezgalību sniedz, vēlu vakarā pie jūras sen jau tevi iemīlēju, vēlu vakarā pie jūras sacīja man Salomēja. Izrisuši padebeši cīkstoties ar vēju vēlās, atnāci tu jūras malā svešs un mani izbiedējis, tumšā vakarā un vēlu, ko tu teici nedzirdēju, glāstīji tu Salomēju, skūpstīji tu viņas seju, šķēlās pušu jūras viļņi izmircis tu saredzēji, šķita sapnī esi tu. Atlaidies tu kāpu smiltīs līdzās zāļu stiebriem mikliem, saviļņojies augšup cēlies, redzēju caur dzidru stiklu, saredzēju šķīsti skaisto Botičellī gliemežnīcu, žēl ne pašu Venēru. Vēlu vakarā pie jūras sen jau tevi iemīlēju, vēlu vakarā pie jūras sacīja man Salomēja. Stabule. Dzidri zils meža zvēra skatiens, vējam aizturot elsas, biezajos brikšņos un sirmajam medniekam, pamirstot savas bērnības nevainīgajās ilgās, toreiz viņš atminas. Mēs spēlējām paslēpes upmalas lazdājos un tu nozudi kārkla stabules dziesmā un vakaram nolaižoties es aizmigu, saritinājies ozola dobumā un sapnī pie manis atlavījās maigs meža zvērs čukstot, tu, zaudējot viņu, iegūsi tev, mūžam ilgi būs ilgoties sevis un vienīgi nāves ēnā, kad pirmatnēja atmiņa pārvarēs pūstošo ikdienas saldmi un spožie medību rīki kā mirāžas sarūsēdami aiztumsīs, atpakaļ redzokļu dzīlēs tu sajutīsi sevī kā kārkla stabulē senmātes elpu. Tieši tad, kad es sastādīju mūsdienu antologiju, latviešu dzējas antologiju lietuviski, tad tiešām Pētera Brūvera viena dzējoļa rindiņa topa par nosaukumu šai antologijai. Un pateicoties vēl Jānim Ogai, topa šī antologija un tā kā Pēteris jau bija miris, kad tā iznāca, bet es pateicu, ka bez Pētera mūsdienas latviešu antologija nevar būt vispār, nav iedomājama. Un tā kā tas nosaukums un viņa dzēja šeit, un tā dzēja ir bišķiņ citāda nekā lasīja tagad gan viņa draugi, gan meitenēs, tāda rāma. Rāma tajā ziņā, arī pēc nosaukuma tie ir Ķīnas piezīmes, vairāk tāda meditējoša dzēja. Man liekas, sen jau bija projām, kad pienāca no tevis vēsts. Ar balodi, ar dievgosniņu, ar zīlīti pie logaros. Man liekas, sen jau biju citur, kur atmiņas vairs neizsniedz, kad saņēmu no tevis ziņu un miglā
asaroja runas. Iet ļāvēja ar sirpi rokām, bet lauks nekad nav nopļaujams. Tas bija tik sen aiz miglas vālījām, aiz miega mālu mūžības, bet pieguļnieks ar pīpi zobos uz rudens zvaigznēm lūkojas. Tas bija tik sen, tas bija vakar, peld upē stikla laivas pelns. Sen jau biju projām, kad pienāca no tevis vēsts. Ar balodī, ar dievgosniņu, ar zīlīti pie loga rūs. Man liekas sen, tas bija citur, kur atmiņas vairs neaizsniedz. Kad saņēmu no tevis ziņu, miglā asaroja runas. Asaroja runas. Asaroja